tā industrija jau mums ir diezgan jauna, tāda pēcpadomju, varētu teikt, lielākoties tādā Ziemeļa Eiropā, kā mēs sevi saucam. Bet Rietuma Eiropā ir ārkārtīgi senas un bagātīgas tradīcijas. Līdz ar to mēs ielauzāmies tādā tirgu, kur ir 100 suņi apēsti, varētu teikt. Bet no otras puses tā labā ziņa ir tāda, ka viņi jau ir tādi tik iesīkstējuši un tādi ir sev pašapmierināti ārkārtīgi, ka neko vairs negribās izdarīt labāk, jo tāpat ir labi. Un ja mēs 30 vai 50 gadus šādi būvējām, tad jau mēs varam būvēt vēl 50. Un tās kompānijas, kas tev piedāvā to sienu pakalpojumu apbūves, lielākoties ir tādas, kurām tā ir viena no kaut kādām nozarēm. Līdz ar to tam netiek pievērsta pietiekoša uzmanība. Savukārt mēs metāmies tam iekšā kā tādā mūsu fokusa centrā. Un jā, galvenokārt atbildot uz jautājumu, tad tās ir sienas, jo sienas ir pašas svarīgākās, bet bezgalīgi svarīgs ir arī apgaismojums. Un sienas un apgaismojums tie ir atslēgas vārdi. Bet bez tam mēs piedāvājam arī apskaņošanu, telpu un papildus nogaismošanu un lokālās komunikācija iekārtas un mākslas darbu izvietošanu un mākslas darbu iepakošanu, pēc tam, kad viņi ir nopirkt visādas papildus pakalpojumus, servisus, apkopi, tādu tehnisko palīdzību, visas tās izstādes laika, un tās ir lietas, kas faktiski, pie kā viņi tur nav pieraduši, jo neviens par viņiem tā nerūpējas, kā mēs rūpējamies. Tas mums dod iespēju iet tanī tirgu ar pakalpojumu, kurš nav lētāks, bet kurš ir labāks. Mākslas izstāžu biznesam ir tāda izteikta sezonalitāte, vasarā viss notiek mazāk. Bet augusts, septembris, oktobris, tie mēneši, tur jāceļ 3 izstādes vienlaicīgi, un skaidrs, ka katram no viņiem ir vajadzīgi līderi un vadītāji, un mums ir ļoti paveicies ar cilvēkiem. Cilvēki ir ārkārtīgi svarīga lieta, kā mēs varam uzcelt 3 izstādes vienlaicīgi. Un arī aprīkojums mums patreiz tam pietiek, bet skaidrs, ka tam ir tendence augt. Mums ir tagad viens students praksē, kas mums palīdz kārtot Francijas komunikācijas jautājumus, jo viņi ir tādi ļoti nepieņemoši, nacionāli šovinistiski noskaņoti. Tas tirgus ir grūts, viņiem ir arī labi spēlētāji tanī tirgu, kas patiešām labi dara savu darbu. Mums ir jāspēj pierādīt, ka mēs darām labāk, un pat tādā brīdī, kad mums izdevās pierādīt, ka mēs tiešām darām labāk. No kurienes jūs esat? Tā. Bet tagad jau mēs esam tā pa pusē no Latvijas, pa pusē no Beļģijas, mazliet slēpjamies. Bet tas viss ir savu mērķi labā, lai mēs varētu vairāk eksportēt un likt rietumu mākslas ekspertiem maksāt mums latviešiem naudu. Latvijā mums gatavoja pašas paneļus, mums ir lieliska sadarbība par kompāniju Brodors, kas arī tur droši vien, ka Latvijas lepnums. Un tur tas puisis, kas gatavo durvis un taisa arī skandas un visādas tādas lietas, attiecīgi tas produktu kvalitāte ir ļoti augsta un mums ir ļoti laba sadarbība. Tā ir tā pamatlieta, tas panelis pats, no kā sastāv tās izstāžu sienas. Bet šo tā mums nāks pasūtīt arī draugiem ķīniešiem un kolēģiem Zviedriem un tā. Un tad mēs to visu savācam šeit kopā. Un tiek izgatavot tādi kā elementi, no kā maksimāli ātri var salikt to izstādes aprīkojumu. Ar ātrumu mēs lepojamies, elementi ir un tā visa tehnoloģija savienošanas un arī tā darba kultūra ir tāda, kas ļauj ļoti lielā tempā tā izstādi uzbūvēt. Salīdzinoši tas pasūtītājiem ir ārkārtīgi svarīgi, jo pasūtītājs maksā par halli, par dienām, un ir liela starpība, vai to būvē 4 dienas vai pusotru, kā mēs esam apņēmušies, ka varam 3600 kvadrātmetrus apbūvēt 36 stundās. Un tā arī darām. 12 stundās varam to visu izjaukt, sapakot un aizvest atpakaļ uz nolūku.